mazākums Somijam. Puistola uz distanci, metiens Olivera Kaski izpildījumā un pašreizdzīdīgi spēlē Marenis. Vēlreiz dot uz distanci un šoreiz gan arī pir vārtos. Tas ir Beka Jormaka vārtu priekšas un pietiekami daudz vietas un laika, lai ātri norganizētu precīzi metienu. 1-0 vadībā Somija. Neizdodas Latvijas izlasē izturēt pirmo mazākumu šajā spēlē. Jā, tur Olivers Kaski uz zilās līnijas nācās arī uzbrucējiem nedaudz augstāk nospēlēt, un jau uz Jormaku neviens nepaguva īsti nolaisties zemāk. Jā, aizsargs tur mēģina spēlēt starp diviem, bet Jormaka it kā bija nedaudz augstāk, tur uz ūsiņām, un tad zemāk, un skatāmies. Un tieši pirms piespēles viņš vēl kādu metru nolaidās zemāk, un uzbrucējs, kas bija Pret Džānu, bet Ripi jau pārvar neutrālu zonu Konsta Helēnijus. Jaunais Somu talants aiz vārtiem. Konsta Helēnijus, diagonāli, te metiens un Ripi ir vārtos. Precīza piespēle un precīzs metiens, kad jāspēlē vēl 2 minūtes un 5 sekundes. 0-2 tablo, Somiem otrais vārtu guvums. Vārta autors ir Patriks Puistola, arī no Mikeli Jukurit komandas. 2 Jukurit hokejs ir guvuši vārtus, gaidām Oskara Bāķis atbildi. Gaidām, jā. Diemžēl tagad laukumā arī bija Oskars Bāķis, kad tika zaudēt vārtu. Nu, te jāatzīmē Jormaka atkal pirmām kārtām, kurš ievilka Ripi zonā, bet Helēnijus, kas par piespēli viņa izpildījumā šeit. No šīs puses vēl pie tam bija ļoti sarežģīti pārvietoties Puninovam, bet Puistola arī redzēja, kur mest, kāpēc mest. No šīs kameras mēs tagad redzēsim vislabāk ar pašu vārtu stāvu. Trāpa Puistola. Un Ripa vārtos pēc uzvarētu iemetienu. 1-2 Latvijas izlase gūst pirmos vārtus šajā mačā un samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Oskars Lapinskis, Langnavs Tigers, Šveices Nacionālā līga un Zibens ātrumā. Šis arī tiek nokārtots. Jā, skatāmies, cik ātri Lapinskis nostājies uz metienu un uzreiz izdara šāvienu pa vārtiem. Nav līdz galam gatavs šādai situācijai Lasi Lehtinens Ripildo tālajā stūrī. Lūk, vēl vienreiz apliecina šī situācija, cik svarīgi ir iemetieni zonās, un ir iespēja pacīnīties gan vieniem, gan otriem. Kaļķis spēlē tālāk. Andersons dabū Ripu ārā no zonas. Lapinskis divatā, kur uz priekšu dodās Latvijas izlases spēlētāji, pieslēdzās arī aizsardzībā. Tas pār savarbību un tāls šāviens. Lauks meties, bet tāds spēks spēja ielikt Kaļķis un Ripi ir vārtos. 2-2 rezultāts uz tablo ir izlīdzināts. Jā, bet cerams parādīs mums garāku atkārtojumu, kur Ripi vēl bija mūsu izlasē aiz vārtiem. Ļoti ātri, precīzi ar mazām piespēlītēm. Kaļķis no sākuma, tur tālāk Andersons pasit Ripu ārā Lapinski. Un ātri pārēja, kur arī pats Kaļķis no aizvārtas pieslēdzās ļoti ātri līdzi. Un kas par metienu beigās no zilās līnijas. Skaisti. Lapinskis pietur Ripi. Redz, ka tur ir aizsargs, kuram var atdot. Un redzam, cik tālu jau ieslīdējis zonā ir arī Kaļķis. Un cik precīzi. Kas par emocijām Latvijas izlases aizsargam. Vārtu. Sebastians Repo viņu neutralizēja. Pret 2 Somija. Repo met un iemet Ripu vārtos. Un ar rezultātu 3-2 šajā hokeja spēlē uzvaru izcīna Somijas valsts vienība. Tā ir sliktā ziņa. Labā ziņa, rīt ir iespēja revanšēties. Jā, bet varbūt nav tik nemaz būtiski, kas uzvarēja šeit papildu laikā vai Latviju vai Somiju. Protams, ka mēs gribētu arī skatītāji mājās pie televizoru ekrāniem un arī šie visi cilvēki, kas ir piepildījuši šodien Arēnu Rīgu, arī visiem būtu daudz foršāk, ja Latvijas izlase iemest. Bet mēs šodien redzējām
ļoti jauneklīgu Latvijas izlasi, spēlējam pret ļoti spēcīgu Somijas izlasi un zaudējot 0-2 Latvija spēja izlīdzināt rezultātu un nonākt līdz šīm papildlaikam. Tā ir arī viena lieta. Otra lieta - divus periodus Latvija uzvarēja pamatlaikā, kas, protams, arī labs sniegums, gan otrais, gan trešais periods. Trešajā periodā cik daudz Somi bija spiest dzīvot savā laukuma pusē. Labi, mēs nezinām, kādas tur ir slodzes, ko viņi kad ir darījuši un tā tālāk, bet tam nav nozīme šeit. Arī jaunie hokejisti to spēj izdarīt, un tā ir liela kvalitātes zīme šobrīd, un tiešām šie jaunie hokeji